Čau, čau. Ceru, ka esmu izgājusi laivā. Šodien, jā, tiks pirmie pieslēdzās, padod lūdzu ziņu, vai ir dzirdams, vai ir redzams. Un šodien man ciemos nāk Silvija Ābele. Un es ļoti ceru, ka viņi varēs pievienoties, jo pagājušreiz, diemžēl, bija tā kā pagrūts šis variants Instagrams, un šodien redzēju, ka ļoti daudz nevarēja savienoties. Tā kā, ja tu, Silvija, parādies, lūdzu, mēģinam uzreiz un nevelkam garumā šo grūto posmiņu. Runājot par Silviju, daudzi jau te zina, tie, kas seko ilgāku man laiku. Silvija ir GAPS uzturu speciāliste. Un šai sakarā arī esmu viņu uzaicinājusi, bet mēs parunāsim ne tikai par uzturu, ne tikai par GAPS uzturu. Tā, Silvija, redzu tevi uzaicinājumu un izskatās, ka mums sanāk zvaniņš. No. Es tevi tā kā akceptēju, Silvija, viņš neņem pretī, ja? Jēzī, tas Instagrams ir pilnīgs interesantais pasākums jau kuro reizi. Un šis man reāli nepatīk. Es it kā tevi apstiprinu, tu pat zils smuks loks ir viss, es tevi pieņemu, saku, ok, ejam kopīgā laivā, viņš tā kā tūlīt būs, un saka, ka tu, diemžēl, nevari pievienoties, kaut gan es redzu, ka uzaicinājums no tevis stāv. Un es tagad pamēģināju tevi uzaicināt, paskaties, vai tas darbojas otrajā variantā. Tev parādījās uzaicinājums. Būs. Yes. Čau. Tikai zini, kāda problēma? Čau, Ingu. Es tevi neredzu. Šis ir atkal tas laiks, kad es tevi neredzu, bet es ceru, ka skatītāji, klausītāji mūs var redzēt abas. Varbūt, lai padod kādu ziņu. Jā, padod kādu ziņu, vai mēs esam abas, vai ir kā. Jā. Šitā ir, ka bišķi vajag pacietību. Viņš pamazām sameklē un pieslēdz. Bet, jā, bišķi vajag pacietību. Labi, ka tu neizgāji vēl ārā. Bet, es tev redzēju tik skaistu tikko, bet tagad runājoties būs mazliet grūtāk, jo es neredzēšu tavu sevi, tavas emocijas. Un, jā, bet vismaz mēs varam sarunāties. Nu, klausies, jā. Tas katrā ziņā ir bonus, ka varējām saslēgties. Es tev varu pastāstīt, ka es izskatos joprojām tieši tāpat kā to mirkli atpakaļ un būšu uz pozitīvas nots noteikti visu sarunas gaitu. Super, Ingu, vai man var dzirdēt, vai man vajag austiņas likt? Ne, es tevi dzirdu ļoti labi, ko saka pārējiem. Jo pagājušreiz, kad es runājos, tad bija kaut kāda sīcoša skaņa no austiņām. Kad izņēmu ārā, tad bija labāk. Tā kā es tagad nelieku austiņas. Man savukārt iet ventilators, ja kādam traucē, varbūt. Man ir pulkstenis tikšķi. Man ārā putniņa aiz loga. Bet es ceru, ka tas netraucēs. Nu, tam nevajadzētu traucēt. Jā, labi. Es tad sākšu pāris vārdos savu ievadrunu un pastāstīšu, kā es pie tevis, Silvija, nonācu. Jā. Un īstenībā tas bija ļoti sen. Es teikšu tā, ka gadus 7 atpakaļ. Man bija tāds sarežģīts. Es to nezināju nemaz. Jā, tu to noteikti nezini, jo man bija tāds sarežģīts posms dzīvē un tāds stipri lielāks stress un viss. Un es pirmo reizi, ne pirmo reizi, bet principā iedzīvojos Pienu Sēnē. Un es aizgāju pie savas ginekoloģes un viņa saka, klausies, šis tev nav tāds pavisam, tā ar zālēm ārstējums pasākums, protams, to ugunsgrēku saglābsim, viņa saka, bet, tu zini, pirmkārt, stress, jā, un man tajā laikā stress vēl izteikti dzīvoja Vēderā. Tikko es stresoju, man viņš ir Vēderā, nevis kaut kur citur, bet Vēderā. Un viņa saka, aizēju uz to
kurantūru mājaslapu, un tev tur būs atbildes un palasi. To Tā kā es tev to saku, ka ginekoloģija, jā, un viņa man tur aizsūtīja, un es tajā laikā palasīju, es tajā laikā sapratu, ko vajag darīt citādāk, ko vajag pamainīt, un tas bija laiks, es pasakoju, tā kā izdarīju, bet, es tā kā kampaņveidīgs cilvēks, tad, kad man viss sakēja atkal labi, tad es dzīvoju to savu ierasto dzīvi tālāk. Un tā kā, jā, bet tādas pamatlietas jau redz paliek un aizķerās, jā, un tad šobrīd, kad man tā kā bija cita aktuālā problēma, es atkal sapratu, ka man jau ir taciņa un es zinu, uz kurien iet. Bet šeit sakarā man ir uzreiz tā kā jautājums, jo es zinu, ka tu ne visu dzīvi nodarbojies ar uzturu un ar tādām lietām. Un tas, kas varētu būt ļoti interesanti arī citiem, un tā, manuprāt, vau, drosme, jā. Pusmūžā, plus mīnus, ja? Mainīt profesiju, virzienu, kur doties, un nevis tā, ka es no dīvāna piecēlos un kaut kur eju tagad, bet tā nopietni no tāda viena lauciņa svarīga pateikt, ka nē, viss, es tagad te beidzu un es tieši citur. Man interesē šis kā to dabūt gatavu. Jā, paldies, Inga, pirmkārt par aicinājumu uz sarunu. Es arī esmu tava fane, un tu mani ļoti iedvesmo ar savu skaistumu, ar savu sievišķīgo lepno stāju, un nebaidoties nosaukt savu vecumu, un skaisti ar lepnumu iznesot savus sirmos matus. Tā kā, jā, es par tevi savukārt uzzināju, gatavojoties konferencē pagājušā gada oktobrī, un, jā, ja man viena no tēmām, kuras gribēju ielikt konferencē, vismaz uzsākt diskusiju sabiedrībā varbūt ne gluži pretnostatīt, bet parādīt kā alternatīvu kustībai, kas arvien vairāk uzņem apgriezienus Latvijā ar nosaukumu anti-aging, it kā novecošanās būtu grēks vai slikts paradums, likt pretī pro-aging. Un ar to domājot nevis absolūti par sevi nerūpēties vai par savu veselību izskatu vispār likties mierā, vienkārši novecot un salīgt un ar kruķīti klimperēt līdz savai, tā teikt, dzīves nogalei, bet tieši otrādi ar lepnumu, ar staltu stāju, ar labu veselību, rādīt ar savu dabiskumu, lielā mērā rādīt, ka novecot var, pat novecot nav īstais, varbūt vārds, palikt viedākam, pieredzējušākam, ja visu šo procesu mēs varam iet ar cieņu pret savu ķermeni, ar cieņu pret savu izskatu un tik un tā par sevi rūpējoties, vai pat vēl vairāk par sevi rūpējoties, nekā, kad mēs aizejam, lai mums iešpacē kaut ko, lai mums tā krunka tur nerādās tajā sejā. Ja? Tad to izdara kāds cits mūsu vietā. Un es drīzāk aicinu uz tādu proaktīvu darbību, proaktīvām rūpēm, vispirms par uzturu, protams, kustībām, protams, visu dzīvesveidu, rūpes par nervu sistēmu, lai tas stress nebūtu, kā tu iesāki, ja, lai par miegu. Tagad arī arvien vairāk caur Baibas Biegas darbu atceramies, ja, Baiba mums patiesībā atgādina caur Džeka Krūza darbu. Latviešu valodā mums atgādina par to, cik saules gaisma ir svarīga. Un man vienmēr tāds yes, un es intuitīvi vienmēr pie šīs saules esmu tā kā pievilkusies, man saule vienmēr bijusi svarīga, nekad es neesmu no viņas baidījusies, un beidzamās gados arī pat saules brilles vairs nenēsāju, un ar lielu cerību, ka es varēšu varbūt arī vispār bez brillēm iztikt, arī optiskajām brillēm, bet to laiks rādīs, jo lielāka daļa mana vienaudžu brilles ir jau kā norma, un ne tikai mana vienaudžu, daudz jaunākiem cilvēkiem. Tā kā jā, piedošana, aizrunājos par to, kā es tevi satiku, tāpēc, ka konferencē bija šī pro-aging tēma pretnostatīta, jeb kā alternatīvs ceļš pret anti-aging, ko mums šobrīd piedāvā, un nevis uzspiež, bet aicina mums būt mūžam jauniem un nekad nenovecot, un nedod Dievs, tev ir kāda krunka vai sirms mats uz galvas, ja? Un es biju pārsteigta, jā, uzzināt šo te Silver Sister kustību, un tu esi tas Silver modelis, jeb sirmo matu modeli, un es domāju, wow, Latvijā kaut kas tāds arī ir. Un es kopš tā pirmā brīža kļuvu par tavu fani un rādīju tevi lepni arī prezentācijā, kā, cik skaisti tas var būt, un no tā nav ne jābaidās, ne jākaunās, mēs visi novecojam kopš
mēs piedzimstam īstenībā, kā es smējos, bebīts piedzimst un sāk novecot, ja? Un tā es ar tevi satikos, un redzi, es nemaz nezināju, kad, jā, un es ļoti bieži uzzinu daudzus gadus vēlāk, tagad Kurantura LV blogām tikko martā mēs nosvinējām 10 gadus, un dažreiz vajag 10 gadus, lai es uzzinātu, cik man ir sekotāji bijuši. Un izrādās gan Vaiva Bieģi lasījis, Kuranturi nedvesmojusies, gan Kaspars Mendelis, pirms viņš uzsāk savu biohacking kustību, jau bija lasījis, un redz, izrādās arī, tu sev tur kaut ko noderīgu, un īpaši mani veldzē, ja dod gandarījumu doma, ka ārsti atrod tur ko noderīgu, un vēl aizsūt saviem pacientiem, kas ir fantastiski, jo mēs jau neesam šeit, lai viens ar otru cīnītos, samērītos, kurš gudrāks, kurš var ko izdarīt, ko nevar. Ja mēs visi varam viens otram palīdzēt, parādīt ceļu, ja es kaut ko nezinu, varbūt es varu tevi parādīt virzienu pie cilvēka vai pie informācijas, kur tas ir, izstāstīts. Tā kā jā, paldies par šo, kad izrādās, ka tu mani zināji agrāk nekā es tevi. Bet atbildot uz tavu jautājumu, mani skolnieki ir mani bērni, un vakar man bija konsultācija klīnikā, 2 interesantas, ļoti nevieglas konsultācijas, un arvien biežāk es atgādinu saviem pacientiem, es izvēlējos šo ceļu, es izvēlējos mainīt savu profesionālo dzīvi uz savu sirds aicinājumu, lai mācītu cilvēkiem, dotu iespēju nedarīt manas kļūdas. Jo es biju tā pati apzinīgā mamma, kas savus bērnus baroja ar antibiotikām pie mazākā klepus, kā dakteris teica, sēdēja ģimenes ārsta rindā, pēc sīrupiņiem, inhalatoriem, antibiotikām, meitiņa izgrieza jau adenoīdus, un jo tālāk tas gāja, jo sliktāk palika. Un jau vēl, meitiņai bija 3 gadi, dēlam bija 9 gadi, vecākam dēlam toreiz, kad es sapratu, ka kaut kas nav šajā visā stāstā pareizi, jo vairāk es bērniem zāles dodu, jo vairāk es pie daktariem vedu, jo slimāki viņi īstenībā ir. Un vajadzēja piedzimt 3. bērnam, lai es tā kā jau ņemtu atbildību pa īstam savās rokās, un arvien vairāk aizdomājos, kādas ir un kādas dabiskās alternatīvas, dabiskās iespējas palīdzēt bērniem būt veseliem. Un tā caur homeopātijas ceļu, tas nezinu uz uztura ceļu, līdz es pieņēmu šo drosmīgo lēmumu, vienā trakā vasarā 2017. gadā. Tātad es pieņēmu lēmumu, es nezinu, kurš bija pirmais, tie patiesībā reizē manā galvā darījās, aiziet prom no savas vienīgās darba vietas universitātē, tā kā pārtraukt savu akadēmisko karjeru universitātē un kļūt par studentu 1. kursā bakalaura programmā. Tātad es nolēmu, ka es gribu darboties uztura un veselības medicīnas jomā, un man vajadzēja profesionālo kvalifikāciju, jo ar savu doktora grādu ķīmijā es nevaru īsti ārstēt pacientus vai palīdzēt viņiem būt veseliem, lai cik man būtu pieredze vai zināšanas. Un tad es nolēmu, šis GAPS uzturs jau vienāds pirms tam manā dzīvē, caur to es sakārtoju savu anēmiju, savu veselību un redzēju, kāds potenciāls tam ir. Un tad universitātes studiju laikā, es izmantoju šo iespēju veikt 2 pētījumus, bakalaura pētījumu un maģistra pētījumu par šo te GAPS uzturu bērniem ar mentālās veselības problēmām. Un tas arvien vairāk man ievilka un aizrāva un tā kā ienākot tā teikt no pašmācības ceļā, jeb pa sētas durvīm medicīnā, bet pēc tam izmantojot iespējas Latvijā izstudēt visu par uzturu, ko mūsu valsts piedāvā, es tad arī tā kā sakārtoju varbūt kaut kādā vairāk sistēmās savas zināšanas, un galvenais, ka es ieguvu profesionālo šo te uzturu speciālista kvalifikāciju bakalaura izglītības rezultātā, un es strādāju ar cilvēkiem, kā uzturu speciālisti šobrīd, ar tā kā viena no manām tādām nišas specializācijām ir šīs te low carb uzturs, jeb GAPS uzturs, kā vieglākā versija no šiem visiem variantiem. Un es vienkārši esmu sajūsmā par to, kā es varu pielikt gan savu pieredzi klāt, izaudzinot savus, man tagad jau bērni pieauguši, 3 pieauguši bērni savā dzīvē praktiski jau visi, un kā es varu šīs zināšanas un pieredzi, kas ir iegūtas savus bērnus audzinot un veseļojot,
un pieliekot klāt zināšanas, kas iegūtas ir gan caur GAPS apmācībām, gan universitātes formātā, palīdzēt cilvēkiem, viņiem būt veseliem, sakārtot uzturu un tā kā rādu nedariet cilvēki manas kļūdas, lasiet man kurantu blogu, tas ir bezmaksas resurss. Jā, viņš ir jau varbūt krietni novecojis tādā ziņā, ka man būtu jāiet cauri visām saitēm, jāpārbauda, bet joprojām tur, es domāju, atrodam vērtīgu informāciju un jā, ņemiet, nedariet kā es, dariet labāk par mani. Un te nu es esmu, jā, tad 48 gados iestājos universitātē un ar savu sirmo galvu sēdēju blakus studentiem pirmajā kursā un jutos absolūti lieliski un daudz mani pasniedzēja bija jaunāki par mani un ja es sākumā domāju, kā tas būs, es ar savu GAPS uzturu, un tas jau likās tāds, nu, varbūt vēl toreiz nezinātnisks vai nepierādīts, vai nu, kā tagad, bet, nu, jā, kā es varēšu nokārtot eksāmenis, man būs pareizi jārunā, vispārējo, bet vienu dienu, vienu lekciju uz priekšu, vienu priekšmetu nokārtojot uz priekšu, es sapratu, ka, hei, īstenībā, neviens man ar tomātiem tur nemet. Īstenībā es izmantoju katru iespēju, vai tā bija psihiatrijas nodarbība, vai tā bija cits priekšmets, kur es stāstīju par savu GAPS pētījumu. Es tieši centos pasniedzējiem parādīt to informāciju. Viņu galvā, kā lai saka, es nevaru ielīst, ko viņi domāja, ko viņi vai atrada to par ievērības cienīgu vai apdomāšanas vērtu, bet nekad es nesastapu kaut kādu pretestību, ka šo nedrīkst, vai šis nav akadēmiski. Tieši otrādi bija vieta diskusijai. Un bija arī liela pretimnākšana universitātes tādā ziņā, ka es biju ļoti dīvains students ar savu asociētā profesora grādu, kā programmas vadītāja Lolita Neimana teica, mums nav bieži tādi studenti, kas atnāk pirmajā kursā bakalauros ar asociētā profesoru un doktoru grādu. Un, protams, ka man daudz ko varēja pārskaitīt no ķīmijas priekšmetiem, un es sāku vispirms maģistrus un pēc tam bakalaurus, ka man viss bija, nu, ne tā kā normālam studentam, un bija šī kredītu pārskaitīšana, un es stājos patiesībā 2 reizes universitātē iekšā budžeta grupā, un izstājoties 2 reizes, kad pabeidzu maģistratūru, atkal stājos uz 1. kursu bakalauros, un tad man pārcēlu uz 3. kursu. Tā kā viss bija it kā gandrīz neiespējams, bet beigās es kļuvu iespējams arī pateicoties lielā mērā docētāju, programmas vadītājas un dekānas pretimnākšanai. Man atlaides speciāli nekādas nedeva, bet formalitātes sakārtojot, tā kā es ieguvu ekstra laiku, un tas man deva iespēju 2 programmas reizē tos 2 gadus studēt. Jā. Un, es iestraušos drīkst. Jā. Es gribu pajautāt, kā tu to dabūji gatavu? Māja, tu droši vien kaut kas jau arī tā kā jāstrādā pa visu vidam, nu nevis tā, ka tikai mācies, bērni. Klausies, tas jau izklausās, nu tā. Sēžu un svīstu no tās domas vien, cik daudz bija jāizdara. Jā, īstenībā, zini kā, Ingu, tas bija, nu, es neteikšu, tas bija viegls laiks. Tas bija grūts laiks. Ņemot vērā to, ka manā personiskā dzīve sagriezās kājām gaisā. Un īstenībā tas fakts, ka man bija jāvelk sevi katru dienu aiz matiem ārā no dzīvokļa uz studijām, uz 11. tramvaju, tad uz 1. tramvaju, lai tiktu uz Anniņmuižas bulvāri, ja? Man tas spieda, kā lai saka, neiegrimt kaut kādās depresijās, skumjās. Man tas vilka uz priekšu, viena diena vienā reizē uz priekšu, viens priekšmets nokārtots. Jā, tā kā man tajā gadā mainījās viss, pilnībā viss manā dzīvē, un tā kā kaut kādā mērā studijas ar to, ka bija arī neviegli, bet mani deva motivāciju, iemeslu celties un iet un darīt, un lekcijās bija jābūt, un eksāmeni bija jānokārto. Un noteikti tie 2 gadi nebija viegli, man bija jābūt, tātad es biju nepilnu laika klātienē bakalaura studijās, tikai tāpēc, ka, lai es varētu maģistrus reizē pacelt. Un man bija tās plānojums tāds. Tātad, ja es atceros pareizi, tad trešdienās bija maģistru studijas, piekdienās bija bakalaura studijas un ceturtdienās bija abas 2 studijas. Tātad trešdienā man bija jābūt vienā universitātē, piekdienā otrā universitātē un ceturtdienā bija jābūt abās 2 reizē. Un es atceros, kā es plānoju, kuru es varu puslekciju vienā universitātē nosēdēt
un tad iet vai aizbraukt vai ar tramvaju vai ar kājām, aizskriet uz otru universitātu, uz otru nodarbības beigām. Un tā es mēģināju izlavierēt, lai es esmu sekmīgs students un nokārtoju priekšmetus abās universitātēs, pat ja man tā viena diena dublējās. Un tā, kad es pabeidzu maģistrus, tad man atbrīvojās šis jau trešdienas, ceturtdienas laiks, un tad es varēju pāriet uz budžeta grupu, uz klātienes grupu, un jo man jau bija viena programma pabeigta. Tajā laikā, kamēr es studēju, man bija jāiztiek pārsvarā no kaut kādiem ietaupījumiem, jo es oficiāli nekur nestrādāju. Un man bija kaut kādi savs neliels klientu loks, bet tas nebija pietiekami, lai es sevi varētu uzturēt, kā ja man nebūtu kaut kāds šis drošības spilvens. Un vēl meita studēja, tad toreiz Glāzgovā, un es pārdzīvoju, ka es nevaru viņu atbalstīt. Un tā kā bija daudz šādi faktori, un es biju saskaitījusi ar tām naudiņām, kas man ir, es biju saskaitījusi, tik es iztērēju mēnesī, un tik man ir rezerves, kur man ir 0 punkts. Ja? Paldies Dievam, tas 0 punkts nekad nepienāca, jo tas nebija ļoti priecīgi to redzēt. Un tad, kad es jau pabeidzu un beidzu diplomas, tad es arī varēju sākt strādāt, un tad jau tas viss samziņām aizgāja uz pozitīvo pusi. Un man liekas, viens ļoti tāds būtisks brīdis bija, kad es pārsaucu savu Excel tabulu, kur es sekoju līdz saviem izdevumiem, un viņi saucās man izdevumi. Un tad es vienu dienu sēžu un domāju, bet bāc, ir vajadzīgi redzēt, kā tā naudiņa iet projām. Un tie ienākumi, tā rezervīte sarūk, un viss tā kā ir negativitāte ar mīnus zīmi tam klāt. Un tad es domāju, kāpēc es nesaucu ar Excel tabuliņu par ienākumu tabuliņu? Un varbūt visam šo sadzirdēju, bet es domāju, ka Dievs, tik tas ir vienkārši kādu domu es palaižu kosmosā. Tas nenotika tā vienā brīdī, protams, bet tas nebija tīri ekonomiskā ziņā, nebija viegls periods, tātad man nebija pilna laika darbs tajā studiju laikā. Bet te es esmu, un meita ir pabeigusi savu augstskolu arī, un es savas 2 augstskolas arī, un tagad strādā uzturu speciālists, un, protams, šīs te grāmatiņas, kas tiek tulkotas, kurās arī es sākumā ieliku savas finanses, un pēc tam pamaziņām viņas tirgojot atpakaļ cilvēkiem grāmatiņas iegādājoties, es varu atgūt. Tā es esmu izķiprojusies īstenībā, un tas nebija viegli. Toreiz es teicu, es atnācu vakarā mājās, atvēru kalendāru un skatos, kas ir uz rītdienu jāizdara. Un es neskatījos tālāk par nedēļu, par mēnesi, par semestri, par gadiem, jo, ja es būtu tā domājusi, tad es nebūtu nekad to izdarījusi. Es tā kā vienu dienu, vienu nedēļu, vienu mēnesi, vienā reizē uz priekšu, un viens semestris pagāja, un otrs semestris pagāja, un 1. gads pagāja, un 2. gads pagāja, un 1 diplomas kabatā, un 2 palika vēl gadi, un tie jau bija tad vieglāk, jo man atbrīvojās laiks. Un tā es ķeprojos, un es nenožēloju nevienu brīdi, es esmu pateicīga par šo pieredzi, un man ir daudz arī atbalstītāji, un man ir klienti, un kurām tur lasītāji, un tagad grāmatu lasītāji, un tāpēc nenožēloju, ka esmu atstājusi būtībā veiksmīgu akadēmisko karjeru, kas man solīja varbūt tādu paredzamu naudiņas ieplūšanu katru mēnešu beigās kontā, ar tādu paredzamības pieskaņu, ka tas darbiņš ir un būs, bet es sapratu, ka man tas vairs nevelk, tas man nedod vairs to prieku, un tik ļoti es biju iegājis tajā veselības jomā, medicīnas jomā, kad es biju pilna un es sprāgu, no tām vajadzēja dalīties, un tāpēc radās kurantūra vispirms, un tāpēc es arī tagad esmu tajā visā iekšā, tā, ka pavisam un ārā vairs netiek, un negribu. Super, nē, tas izklausās lieliski, un es domāju, ka jebkurš šobrīd saprot, ka tu esi tāds nežēlīgi labs piemērs tam, ka ir iespējams mainīt, un ja grib, tad ir jāraud tie mazie soļi, pa kuriem iet un kā to visu sasniegt. Un Baiba Rudoviča raksta, ka sveiciens Silvijai. Silvijas blogs tiešām ir vēl aizvien bagāts un informācijas pilns. Tas bija viens no maniem impulsiem, kāpēc es uzsāku fermentēt. Silvijai paldies par to. Paldies, Baiba. Un Baiba savukārt piemērs par to, ka atrodot informāciju manā blogā, viņa aizgājusi sen tālāk par mani. Jo viņa iedvesmojās, bet viņa izdomāja, vai viņai bija talants darīt labāk par mani.
Un tas ir sasniedzis to mērķi, ko es kādreiz teicu, mācieties no manām kļūdām, nedariet, kā izdariet labāk par mani. Un lūk, Baiba ir lielisks piemērs šim. Jā, tātad Baibas varbūt arī biznesa tvēriens ir profesionālāks vai jaudīgāks nekā manējais. Un arī tagad visa fermentēšanas jau lielā grupa, kas viņai ir un skola, un tas ko Baiba māk praktiski. Es varbūt vairāk esmu tāda teorētiķa un tāda motivātore, ja, bet es neesmu, kā vienmēr uzsver arī grupās, to arī bija intro gaps grupā, ja, kur es tā kā parādu to ceļu, parādu motivāciju, izskaidroju, pamatoju, bet tad es neesmu tas ļoti talantīgais cilvēks, kas ņemās pa virtu no rīt līdz vakaram. Ja, savukārt es Baibai ir atkal tas praktiskais talants, cilvēkus ir izglītot, iedvesmot un pašai visu darīt un mācīt citus cilvēkus. Tā mēs viens otram palīdzam un sabiedrība kopumā no tā iegūst, un mēs varam būt veseli un priecīgi. Protams. Un šai sakarā es tev vēl neaizējot tieši pie uztura, runājot par briedumu un to tavu veidu, kā tu esi gājusi un aizņemt. Kas ir tās lietas, kuras tu šobrīd saproti ar briedumu, ka kādreiz tu uz viņām iespringi daudz vairāk, bet tu tagad viņas tā brīvi noliec un saproti, ka, come on, šitās es neaiztikšu, bez viņām lieliska sanāk dzīve tāpat. Jā, par šo man ir jāsmaida, jo laikam tas rāda briedumu, jo, vēl pirms gadiem 10 es laikam nevarētu atļauties Rīgā aiziet uz sporta zāli, trenuškās, bez uzkrāsotām actiņām un bez frizūras. Tā kā man būtu, jāiet augstspējuši kurpītēs varbūt, jā. Un vienkārši šodien es pirms mūsu sarunas paspēju aiziet nedaudz pavingrot un, burtiski sporta tērpā, botiņās, kāda stāvēju bez vispār sejas, mati kādi bija, tādi bija. Un man tiešām vairs neuztrauc. Nav tā, ka man neuztrauc, kā es izskatos, tik traki vēl ar mani nav. Bet, ir vieta, kur man ir svarīgi izskatīties labi, kā piemēram, mums pagājušas nedēļas svinējām sarkanās sirds veselības grāmatiņas atvēršanas svētkus, un es tiešām piedomāju, bet ir vietas, kur ejot uz sporta zāli, man tiešām nav jāsapucējās, un špīļkās uz varienu jāiet pareizi. Tātad, ja kādreiz, es domāju, es nekad mūžā nevarētu iziet ārā bez aksesuāriem, man bija daba, ka tikai ziemā ir augstiem papēžiem, jo taču tā visas dāmas gāja par Rīgu, vai ne? Tas nekas ledus un sniegs. Tad tagad man ir zempapēžu kurpītes, iešļūcenītes un tiešām trenuškas uzvilkt un aiziet uz klubu, pavingrot man absolūti nav problēmas. Un es tiešām ar to aizņēmu savu prātu iepriekš, kad man likās, tas ir tā vajag un Rīgā, ko tad padomās, un te jau visas lēlas iztaisījušās staigā. Man bija iespēja arī dzīvot ārzemēs, kādu laiku Norvēģijā, un tur es zināju, es redzēju, ka ļoti kalnainajā, up and down, augšā lejā Oslo, tātad Norvēģijas galvaspilsētā, es redzēju, ka kāda sieviete stumj bērnu ratiņus kalnā pa sniegotu ielu, un viņai ir kājās augstspējuši zābaki, tad es zināju, ka tā noteikti nav Norvēģijas sieviete. Jā, to visi zina. Jā. Un varbūt arī, un tu tā kā vari atšķirt, no kurienes tās sievietes ir atbraukušas. Un tas jau, mēs jau varam par šo smaidīt, patiesībā es domāju, ka tas ir arī izskaidrojams, ka mēs, kas nākam no Padomju Savienības laika, mēs bijām ono īstenībā. Mēs kā sabiedrība, kā sievietes, tā mūsu ka cilvēka pašapziņa, cilvēks pats kā indivīds nebija svarīgs. Un līdz ar to sievietes pašapziņa bija lielā mērā nospiesta lejā. Un tad, lai viņu paceltu augšā, tas, ko mēs darījām, vai centāmies izskatīties labi. Varbūt tā palīdzot sev justies labāk, bet parādot uz āru, ka mums viss ir kārtībā. Un kā smējās par tām mašīnām, kas pļauniekos, kas stāv tās bagātās mašīnas, vēl joprojām ir cilvēki, kas uzskata, ka izrādīties, kāda viņam mašīna ir svarīgāk nekā viņš pat tāda cīsiņš katru dienu istabā, ja? Tā kā mums bija, iekšā mums nebija tā pašapziņa, un es runāju to arī par sevi, bet mēs centāmies to kompensēt ar to skaisto čauliņu ārā. Kamēr atbraucot uz Skandināvijas valstīm, un es savus sirmos matus atļāvos arī, jau 10 gadi, kā vairs nekrāsot
pateicoties tam, ka man bija iespēja vairākus gadus vērot tās skandināvu sievietes, cik viņas ir fantastiskas savā vienkāršībā, lepnas, iet ar tām trenuškām uz to sporta zāli. Nē, viņām ir viss firmu zābaki, sporta tērpi, ekipējumi, slēpas, viņām tur naudiņas pietiek, bet viņas sevi neaizmālē to āriņu, viņām nav jāizskatās labāk, jo viņām ir pašapziņa. Un tā pašapziņa staro ārā, pat ja tev nav make-ups, pat ja tev nav frizūra, pat ja tu esi gumijniekos un trenuškās, tā pašapziņa tev staro. Ja? Un tagad mēs atnācām tajā neatkarīgajā Latvijā, un tas bišķiņi valkās līdzi, ka mēs tik ļoti liekam uz āru, uz fasādi, lai labi izskatītos, bet ļoti daudzām jaunām sievietēm trūkst joprojām tas kodols, tā sēde, tas centrs. Un tur iekšā varbūt ir diezgan liels tukšums. Ja? Un tāpēc mums ir tā izteiktāk, tā padomju laika nākot ar to, diemžēl ar šo mantojumu pieredzē, mums ir šī vēlme par sevi parādīt labākas ārpusē un uzspīlēt to make-up un tās drēbes un to visu ārējo, aizmirstot par to savu būtību. Un varbūt tas ir arī nobriešanas laiks, vismaz tā kā tās nobriešanas process, ka mēs pieaugot, paliekot viedākas, vecākas, vairs uzskatām, ka tas vairs nav tik svarīgi un vairāk veltām savu laiku, enerģiju sevis izzināšanai, lietām, kas mums patīk, tādām, daudz svarīgākām lietām dzīvē nekā ārējais izskats un kādas firmas man tā somiņa ir. Jā, es vispār pārgāju mugursomu pāris gadus atpakaļ un ļoti ērti jūtos, tā kā studentiņš skraida pa ielu. Kā tādu, un Dievs, kā es ar tām grāmatām iepriekš ar to vienu roku nesu, man visi roku tur ir saplīsi no tām smaguma, un Dievs, kāpēc es sen jau nepārgāju mugursomu, ja? Tā kā mēs, man liekas, ar vecumu, ar gudrību, ar viedumu, ar briedumu mēs, maināmies. Un katram tas nav jau pareizi, nepareizi. Katram tas process ir savs un katram sava pieredze un savs ceļš. Vai ne? Jā, tad šai sakarā man bija iesūtīts jautājums, ko es tev gribu. Tas bija tā kā mums abām, bet es pajautāšu tev, jo es jau savā kontā runāju daudz un dikti. Kas tev dzīvē sagādā vislielāko baudu? Dejošana. Es nevaru iedomāties savu dzīvi bez dejas. Un es kādreiz biju formulējis sev tādu mantru: saule ir mana dzīvība un deja ir mana elpa. Tas varētu būt arī otrādi, ja? Bet abi šie faktori, es bez tiem nevaru. Vēl man ļoti patīk peldēt. Jā, tas ir galvenais. Dejošana un peldēšana ir tādi, kas man dod tiešām gandarījumu, baudu un jā. Būšana dabā, es to vairāk mācos, vairāk saprotu, ka tas ir veselīgi. Es neesmu tāds ļoti, ļoti dabas cilvēks, bet jā, man patīk staigāt basām kājām gar jūru, peldu visu cauru gadu jūrā. Un vasarā, kad vairs nav augstumpeldes iespējams, tad jūrā es peldu garos gabalus gar krastu. Pagājuši vasara bija tā, ka bija diezgan daudz viļņi, nebija maz diena, ka bija mierīga jūra, ka to var darīt. Bet, ja ir mierīga jūra, es izmantoju to un es varu peldēt nepiekūstot, man liekas, bezgalīgi. Cik ļoti man tas patīk. Un tas man dod tādu, jā, dabīgu kontaktu ar dabu arī, ar sauli, ja ir. Un peldēšana, jā, bet dejošana vispirms. Tā ir man tāda, jā, nezinu, kaislība vai man liekas, man visai laba ritma izjūta ir, bet man ļoti patīk dejot. Un jā, kopš arī tās, redz, kā ir tas sievietēm, kad dzīvē notiek tās lielās pārmaiņas un atnāk tas briedums, tu saproti, ka tu drīksti sev dot atļauju iet darīt to, kas tev patīk. Vai es aizgāju mācīties Argentīnas tango. Tad vēl jau ne tagad. Vai ne? Jo, nezinu kā, bet tad tas posms pienāk, kad bērni ir izauguši un tad saproti, ka pats vēl tik daudz to gadu priekšā un dzīve jau nebeidzās ar to, ka bērni izauguši, vai ne? Protams. Un jā, un tango ir tāda lieta, ko var dejot atkal. Tur nav vecuma ierobežojumi, tur nav ķermeņa auguma ierobežojumi, un tas ir arī tik radošs process. Un
Es turpinu mācīties, jā, un turpinu dejot, jā, tā kā tas ir tāds fantastisks, arī ka veids, kā atslēgt prātu, jo tas, ko es noteikti nemāku, es nemāku meditēt. Man ir tik aktīvs prāts, kad man ir, jā, es pat nesāku censties to mācīties, jo, vājie centieni, kas man ir bijuši, tie nav neko labu devuši. Jā, bet manuprāt, tas ir ļoti labi apzināties, ka ne visiem der viss, ja, un tur nevajag līst, ja tu labi zini, kas tev strādā, un, piemēram, ja tevi sazemē ūdens, ja, un kāpēc tu nevari regulāri ūdenī sazemēties, un tu vari sazemēties tur, ja, tā kā tam vispār nav. Labi, tad ķeršos klāt. Īsie vārdi par GAPS, ja, jo es tā kā esmu stāstījusi un runājis, bet es gribu tā kā no tevis to oficiālo skaidrojumu. Jā, pirms es tā kā atkal īso versiju par GAPS, es tā kā gribu pateikt paldies tev arī šai aspektā par to, ka tātad es atklāšu varbūt konfidenciālu informāciju, bet tu biji tāda manā GAPS apmācību grupā, un tieši pateicoties tev, un tur ir skaisti, proti, noformēt tās maltītes un uzklāt galdu un svecīt un puķīt, un es absolūti to nemāku, ja? Man ir pļak, kādreiz uz šķīva un bildu gatavu un tā. Labi, tik nav, bet jā. Es atzīstu savas vājās vietas, bet tev ir šis spēja, talants, tu caur tādu mieriņu tu radis, kā tu saki, tu nevari steigā nekad paēst, tev vajag noformēt, tā kā vidi radīt, ja, un skaistumu ap sevi un mieriņu, un tad tu vari baudīt to ēdienu, un to mēs ļoti skaisti redzējām arī grupā, un tad tu aizgāji padalījies Instagramā, tepatās ar kādām savām bildītēm par GAPS ēdienu, un ne čiku, ne grabu, bija klāt žurnālisti, un mums, pateicoties tev, izdevās ļoti šis skaists, beztabū nelielais sižets, kas savukārt parādīja iespēju par GAPS uzzināt, rada iespēju par GAPS uzzināt cilvēkiem, kas varbūt nebija manā tuvajā lokā vai tavā tuvajā lokā, un caur televīzijas sižetu, un tas bija fantastiski, jā, un bija tāds aizgātās mazais vilnītis, un tā kā paldies tev par to, jā, ka caur tavu darīšanu un tavu dalīšanos par šo te dziedinošo terapeitisko GAPS uzturu uzzina arvien vairāk cilvēku. Un jā, tātad GAPS ir uztura terapija. Vispirms, GAPS ir medicīnisks sindroms, Gatan Psychology syndrome, Gatan Physiology syndrome, kas tā kā iztulkojot latviski nozīmētu zarnu trakta un smadziņu veselības saistība, un zarnu trakta un fiziskās cilvēka veselības saistība. Un saliekot to kopā iznāk, ka, ja mēs salabojam zarniņas, savu gremošanas sistēmu, tad mēs varam pozitīvā veidā ietekmēt to, kā jūtās un strādā mūsu smadzenes, un mūsu fiziskais ķermenis dziedinās. Tātad tas ir tāds kā sindroms, un kā var zināt, vai tev viņš ir, būtībā ir dažas pazīmes, jebkura autoimūna diagnoze ir pazīmes, ka tu esi gapsietis īstenībā, ka tev ir šis gaps sindroms, tas nozīmē, ka tev ir pārlieku caurlaidīgā tievā zarniņa. Ja tev ir jebkura gremošanas trakta, kā lai saka, problēma, sākot ar vēdera pūšanos, kas ir biežākā parādība ikdienā, un cilvēku uzskata to par normu, un ar atvilni, un atraugām, un aizcietējumiem, un caurajām, kas tik viss nav cilvēkiem, un mēs nemājam par čūlēnu kolītu, vai karinātu zarnu sindromu, un tādām lietām. Jā, tātad, jebkura gremošanas trakta problēma, es tev apsveicu, nozīmē, ka tu esi arī gapsietis, ka ir tevi šis sindroms, un ir vērts paskatīties, vai un kā to ir iespējams sakārtot. Un tad, kad cilvēks saprast, ka viņš ir gapsietis, vai viņam atbilst šis sindroms, un tie būs arī cilvēki ar mentālām diagnozēm, problēmām, tad doktori, GAPS autori, doktora Natasha Campbell-McBride piedāvā šo te uzturu terapiju, kur vienkārši sašķirojot savu ēdienu šķīvī, saprotot, kuri produkti baro veselību, kuri vairo slimību, mēs varam sev daudz palīdzēt. Un atrisināt gan akūtas, gan hroniskas, gan varbūt arī mazināt autoimūnu slimību simptomus. Tātad tas ir, kā es to redzu un saprotu, tas ir ceļš uz veselību. Un tur ir dažādas versijas, kā to GAPS terapiju, jeb GAPS uztura terapiju ievērot, gan kā pamata GAPS diēta, kas ir vieglākais scenārijs, kad tikai cilvēks skatās jā-nē produktiņus, un tad ir šis intro GAPS, kas ir nedaudz grūtāks, bet tas ies uz visu banku, tas ir jaudīgāks, tā kā 6 posmu tāds protokols,
Un tad ir tāds jau gaps paplašināšanas vēl nu, tā kā jau protokols. Tā tad ir dažādi formāti, kā šo gaps uzturu cilvēks var ievērot. Un es esmu tātad pagaidām vienīgā gaps konsultanta, uzturu konsultanta Latvijā. Man prieks, ka arī caur manām gaps apmācībām, grupās, tās ziņas un tā gaps vēsts arvien vairāk cilvēkus Latvijā sasniedz. Un tagad jau ir meitene vēl viena Elvīra, kas mācās par gaps konsultantu arī. Un ir 2 cilvēki, kas izrādījuši interesi mācīties par gaps coachiem, ne patiesībā jau 3, tā kā gaps coach, arī tāds kā ir ceļvedis pavadonis, kas varēs cilvēku, nu, tā kā šajā gaps uzturā praktiski rādīt, kā to darīt, ja. Nu, lūk, un tātad tas ir, un es redzu, jā, ikdienā klīnikā pacientus un tas, ko es redzu kā rezultātus, ir ļoti, nu, kā saka, daudzsološi, ir liels potenciāls šādai uzturu terapijai, cilvēkiem palīdzēt savest kārtībā savu veselību. Un nav jābūt slimam, lai šos principus ievērot uzturā. Tad tu darbosies jau profilaktiski, ja? Un šis derēs bērniem, pusauģiem, jauniešiem, pieaugušiem, senioriem, jebkurā dzīves posmā, grūtniecītēm, gatavojoties mazulītim, jo īpaši mazulīti sākot piebarot, ja? Tā kā tas īstumā par gaps. Jā, tas īstumā, un tad attiecīgi man bija jautājums, vai šo gaps uzturu un kādā veidā var palīdzēt premenopauzē un menopauzē. Iziet cauri, un vai tas jau kādā mērā ietekmē hormonus un tādas lietas. Jā. Par hormonālajām problēmām vairāk būs šajā te gaps zilajā grāmatā, kas ir vēl angļu valodā tikai pagaidām pieejama. Tātad te uz vāka ir hormonālās problēmas. Ja? Tātad hormonālās problēmas ir mūsu endokrīnās sistēmas disbalanss. Un, protams, perimenopauze un menopauze jau nav nekas, tā jau nav slimība, un tā jau nav nekāda kaita, tam iet cauri jebkura sieviete, kurai ir sākusies pubertāte un ir bijis šis auglības periods, ir skaidrs, ka tie auglības vārtiņi kaut kad vērsies ciet, un tā vēršanās ciet notiek caur šo perimenopauzu simptomu parādīšanos vairāku gadu garumā, un tad, kad sievietē pienāk šī pēdējā menstruācija un pagājis ir gads, tad mēs zinām, ka sieviete sasniegusi menopauzi. Un ļoti man, jā, es joprojām arī ginekologi dažreiz par šo runā, tā kā sieviete tā kā postmenopauzē vai pēc menopauzē. Es īsti nesaprotu, kā tas var būt, jo menopauze nav viens robežs stabiņš, aiz kura ir sieviete pēc menopauzes periodā. Viņa vienkārši sasniedz menopauzi, un viņa menopauze ir līdz mūža galam. Tā es to redzētu, ja viņai vienkārši vairs nav mēnešreizes menstruācijas. Gaps uzturs iedos iespēju sievietēm, jebkurā dzīves periodā, kā es teicu, bet arī īpaši perimenopauzes, menopauzes laikā, pabarot savu endokrīno sistēmu, jo nav jau tā, ka hormoniņi vairs sevišķi neizdalās, viņi joprojām ražojās, viņi ražojās mazākā koncentrācijā, un tas, pirmais, ar ko baidas sievietes menopauzes vecumā, ir osteoporoze, jo tātad hormonu izmaiņas ietekmēs kaulu blīvumu, un tad mums liek dzert kalcija preparātus vai labāk, lai tu nekad nenovecotu hormonu aizvietojošo terapiju, lai tu nekrīt matu un tā, ja? Bet īstenībā caur gaps uzturu, kurš mums māca ēst dabiskus produktus, un ja mēs skatītos, piemēram, tieši par šo kalciju, tad aicinājums būtu sievietēm, jo īpaši perimenopauzes, menopauzes vecumā, tāpatās kā pusauģiem, bērniem, kuri vēl ir augoši, kuriem lai kaulu blīvums veidojās, kauli spēcīgi, ir skatīties nevis samazināta tauku procentu piena produktu virzienā, bet tieši otrādi ļaut sev ēst, un tas ir arī garšīgāk produktus, tātad piena produktus, kuros būs kalcijs, bet viņiem ir jābūt ar pilno tauku saturu, jo pilnais tauku saturs, tātad pieniņš kādu gotiņu iedevusi vai kaziņa vai aitiņa, kā to daba ir paredzējusi, pilnais tauku saturs palīdzēs kalcijam labāk uzsūkties. Ja? Nevis, ja mēs lietosim liesos produktus, ja mūs baida ar taukiem un holesterīnu, un šo visu par pareizi uzskatīto pēdiņās informāciju daudzu gadu desmitu garumā, es ceru, ka kliedēs šī te sarkanā
sirds veselības grāmatiņa, ja, par to, ka holesterīns nav sliktais īstenībā. Un viņš īpaši nav sliktais sievietēm perimenopauzē, menopauzē. Tātad nebaidoties ēst reknākus piena produktus, mēs palīdzam kalcijam labāk uzsūkties kaulos. Ja? Un, protams, tur ir D vitamīns, kas palīdz kalcijam uzsūkties no uztura, bet D vitamīnu es nedomāju, ka tas būtu jāuzņem tā kā visiem masveidā sintētiskajā formā. Atkal ejam atpakaļ pie gaismas informācijas, piesakojam Baibai Bieļai, kura ir apkopojusi latviešu valodā šīs zināšanas, un tā kā mums, ja mēs ejam saulē, saprātīgi, rīt stundās, vakar stundās, tad mums ādā veidojās D vitamīns no zemādas holesterīna, saules staru iedarbībā, un tas ir dabiski veidots D vitamīns, un tas palīdzēs, kalcijam uzsūkties asinsritē, bet ar to var nepietikt. Mums vajadzīgs arī K2 vitamīns, lai tas kalcijs no asinsrites nokļūtu tajos kaulos. Un atkal, vai mums jādzer D vitamīns kopā ar K vitamīnu sintētiskie, drīzāk, varbūt kādēļ tas ir vajadzīgs arī, lai dabūtu kaut kādu pietiekamo līmeni, bet vēl veselīgāk ķermenim un dabiskāk un garšīgāk un lētāk būs, ja mēs ēdīsim tā pašus fermentētos produktus, skābētos kāpostus, tur būs kādi vitamīns, kā mūsu baktērijas ir saražojušas, ja? Un ēdot tātad skābētus kāpostiņus ar treknāko skābo krēmiņu, būs i kalcijs, i K vitamīns, un ejam saulītē, un būs arī D, un viss notiks. Ja? Tā kā visas atbildes ir dabā, un mums, ja vairāk mēs samākslojam savu uzturu, jo vairāk mēs baidamies no baciļiem, baktērijām, svaigpiena, saules, taukļiem, holesterīna, jo slimāki mēs esam. Ja? Kā es par šo sauli runāju, jo tagad saulainās dienas siltās un nevaru sev beigt domāt par šo. Ja tiešām saule radītu melanomu, vēzi, mums taču dermatologi saka smērēt to krēmu pareizi virsū. Tātad, ja tas krēms pasargātu mūs no tās melanomas, tad viņai būtu jāpaliek incidencei mazākai. Bet cilvēkiem tiek teikt smērēt šos krēmus, kā aizsardzību baidoties no saules, bet problēma ir, ka tā melanoma tik iet vairāk un vairāk. Tātad, varbūt kaut kas tie vienādojumā nav pareizi. Bet tiešām saule ir tā ļaunā, no kuras mums ir jābaidās. Un tas pats ar to traknumu, un tas pats ar to holesterīnu. Tā kā visas atbildes ir dabā. Kā darītu daba? Es bieži sev jautāju, vai pārbaudu sevi. Kā darītu daba? Un tie preparāti, ko mums iesaka lietot, vai tas būtu perimenopauzē, menopauzē, kalcija preparāti vai citi preparāti, sintētiskie, kas iegūtu laboratorijā, viņi jau ļoti maz sasniedz mūsu šūnas, ja vispār, tāpēc, ka viņam nav līdzi kofaktori, viņus ķermenis var neatpazīt, un pat ja ķermenis viņus atpazīst, ja nav kārtībā gremošanas trakts, tad viņi neuzsūksies. Un vakar man bija ģimene ar bērniņu, ar puiku 9-gadīgu konsultācijā, kuram ir diezgan ģimenei grūti iet, jo puikam ir UDHS, tātad uzmanības deficīts hiperaktivitāte, un viņam jau gadiem tiek dotas nomierinošās zāles, un no šīm nomierinošajām zālēm puikam ir nenormāla agresija. Un viņš met visu pa gaisu, un mammai sit, un sev dara pāri, un vispār neskatās, kas viņam rokās, un viss lido pa gaisu. Un mēs dabīgi runājam par uzturu, par to, ka jāsakārto zarniņas. Puikam ļoti liela apetīte, viņš ļoti daudz ēd, bet viņš neko nevar uzsūkt, jo viņam gremošanas trakts nav kārtībā. Viņam atvilnes ir, viņam kuņģa skāba nepietiek. Tātad tas vispirms jāsakārto vispirms. Un vecāki man ejot projām prasa, un kā tad, vai viņam vitamīnus kāds nevajadzētu, vai magniju, vai vēl kaut ko uzturu bagātinātājus. Es saku, jā, man ir vesels saraksts, ko viņam vajadzētu. Bet kamēr nav kārtībā zarniņas, tikmēr jūsu dārgie pirktie uztura bagātinātāji ir vienkārši pat aizno kanalizācijā, jo puika nevar paņemt pretī to ķermenis. Ja? Tātad nevis mums jātaisa garais saraksts ar uztura bagātinātājiem perimenopauzes, menopauzes laikā vai kurā citā dzīves periodā. Mums ir jāsakārto zarniņas vispirms. Un tad varbūt būs ļoti maz uztura bagātinātāji, ko mums vajadzēs. Ja? Tātad, jā, holesterīns īpaši vajadzīgs sievietēm perimenopauzē, menopauzē, jo no tā radīsies hormoni arī. Un tāda gara atbilde atkal man sanāca. Jā, par holesterīnu runājot, man arī ir šī sarkanā grāmatiņa. Es neesmu vēl līdz beigām izlasījusi, bet holesterīns ir man vecākiem, jā, šobrīd tā kā topa tāds jautājums. Un es zinu, ka arī
pie saviem ēšanas paradumiem. Mans holesterīns ir neatbilst grāmatā rakstītājiem, ja. Bet man bija ļoti labs iestākums, jo tā pati ginekoloģija, kas man ieteica palasīt tavu to lapu, viņa man kādreiz teica, tad, kad es uztraucos ultrasonogrāfijā, ka bērns kaut kas tur neatbild īsti, viņa saka, zini, Inga, ir baigi labā lieta, tavs bērns tavā vēderā nav lasījis nevienu grāmatu. Viņam ir tā kā pilnīgi pie kājas, ko tur raksta grāmatā, kādas ir noteiktās tabulas un viss, paļaujies uz savu bērnu. Un šis bija tāds, ka tu saproti, ka tā zināšana, kas ir tevī, un tā atsaukšanās dabai un tai pašai saulē, tas ir kaut kas nenovērtējams, un tabulas un kaut kas cits, tā kā to nespēja izmantot. Un es šajā grāmatā izlasīju vienu mega domu un tādu par holesterīnu, kam es pieķēros un kas man maļās tagad vairākas dienas pa galvu, un es to saprotu. Mēs runājam pēdējā laikā par to agresivitāti, cik mēs visi esam agresīvi. Pat normāli cilvēki esam agresīvi, nerunājot tur par tiem, kas ir noziedznieki un vēl visādas tādas lietas. Un tad te parādījās tā korelācija ar holesterīnu, ka visbiežāk slepkavības izdarījušajiem cilvēkiem vai smagus miesas bojājumus nodarījušiem cilvēkiem, kas to dara, viņiem kā reiz ir zemes holesterīns. Tieši tā. Tieši tā. Un tad man likās, ir pētījums, jā, ir pat pētījums veikts ar cietumniekiem, kuriem deva apzināti pētījumu ietvaros zema holesterīna, zema tauku satura ēdienu. Un, jā, viņa agresija palielinājās. Tas ir pat pierādīts. Es nezinu tagad precīzi citēt ne autoru, ne gadu, ne žurnālu, kur tas ir aprakstīts, bet es esmu dzirdējis konferencē uz šo atsaucāmies. Jā. Nu jā, tā ir. Kad mums tātad, mūsu laikos šobrīd, kad runājam par mentālo veselību, ir labi, ka to aktualizē, ir labi, ka par to runā. Ir labi, ka par to runā pusauģi jauniešus kā vidē un atzīst, ka tā tiešām ir joma vai tēma, kurā ir nepieciešams atbalsts jauniešiem. Protams, Covid pandēmija vēl pielika savu tiesu turklāt, bet cik mums vajag palikt slimiem kā sabiedrībai, lai saprastu, ka varbūt tam ir liels sakars ar to, kas ir mūsu šķīvī. Un jo vairāk mēs to beztauku diētu sludinām un veģetārismu un ar baidām, ka tagad gotiņa purkšķi mums tagad iznīcinās ko planētu vai ozonu slāni, tāpēc mums jākauj lielopi noslai un jāpārc visiem uz kukaiņu ēšanas, atvainojos, cilvēki purkšķina daudz vairāk nekā tās gotiņas kopā ņemtas pasaulē, ja? Un, ka tas viss mūs ir aizvedis dziļā, sen jau stūrī, ka paliek sliktāk visos, kā pateikt, ja tie pēdiņās pareizie ieteikumi būtu palīdzējuši mums kļūt veseliem, mums nebūtu taču diabēta epidēmijas, prediabēta, insulīna rezistents epidēmijas, aptaukošanās, vēzis, melanoma, mentālā veselība, depresijas, trauksmes, panikas, ēšanas traucējumi, tas viss iet ģeometriskā progresija, es nerunāju par autismu vai hiperaktivitāti, ja? Tas viss iet vienkārši augšā ģeometriskā progresijā, kad visi skatāmies grafikus un tad, halo, kam vēl jānotiek, lai mēs apstātos cilvēci un attaptos? Un Latvijā mums ir tik ļoti vēl, mēs esam tik tuvu dabai, mums ir resursi. Šodien es atnesu mājās caur savu pulciņu WhatsApp grupu, nopirku lielopa steiku un lielopa taukus un malto gaļu un oliņas un zupas izlasi. Tā kā mums pie mājām zemnieki var pievest šīs lietas, ja? Un ka mēs negribās par politiku un valdību tagad runāt, ja? Bet ja valdība pieņemtu vienreiz lēmumu, varbūt mums ir vērts mainīt bērngārzā un skolā ēdienkarti, mazāk tos graudus un ķīseļus, saldos un tējas un cukurus brūķēt iekšā tiem bērniem. Un nevajadzēs hiperaktivitāti ārstēt ar zālēm pēc tam. Es saprotu, ka tas ir budžets un tā ir naudiņa, un nopirkt oliņas un gaļiņu tiem bērniem iedot ir dārgāk, bet vēl dārgāk maksā tos bērnus pēc tam ārstēt. Un trakākais, ko mēs darām, ārstēt ar zālēm. Un ko mēs darām, valsts budžets tiek tērēts bezjēdzīgiem pētījumiem, kur mēs šos bērnus 3. klasē, 1. klasē svēram un mēram un šausminamies, cik viņi ir lieko svaru.
katrs trešais, kurš tur trešklasnieks vai ceturtklasnieks vai kurš tur klasnieks, trešais, ceturtais, piektais lieko svaru, bet halo pieaugušie, kurš tos bērnus baro. Ja? Un tā kā, ja mēs varētu būt pirmā valsts pasaulē, kas izmaina šo uzturu piramīdu un bērniem dod normālu ēdienu, nevis būciņas un zapsmaizes un mannā putras un ko tik vēl neties bērndārzos un skolās. Un tad brīnamies, ka mums bērni nevar nosēdēt mierā, ja viņi saņem tīru glikozi, tīru enerģiju. Piedošana, mani par šo pilnu sirds es varētu runāt, jā, kā te būtu valstiskā līmenī jāizmaina uzturu vadlīnijas, vai vispār viņas jāatceļ, un varbūt būtu daudz labāk, veselīgāk bērniem. Tātad, ja tie visi norādījumi, kā mums liek dzīvot, maztauku uzturs, neiet saulē, dariet šito bez taukiem pieniņu, ja mēs to ievērojot paliekam slimāki, nu cik mēs tālu gribam iet kā sabiedrība, lai saprastu, ka tas nestrādā. Un varbūt jādara kaut kas mazliet citādāk, ja? Un, jā, aizrunājos, holesterīns. Man viegli runāt vienā pašai, es tev tāpatās neredzu, man liekas, es tev varu runāt veselīgi. Nē, es piejaukšu, iespraukšos, ja. Tad vēl viena lieta tāda, runājot par GAPS, principā bija jautājums par to, vai tad tiešām, nu, kur tad visiem nopirkt tos bio lopus, un vai tikai tad tas ir bioloģiski audzēts un tā. Protams, ka tas ir ideālais variants, bet man patīk, kā tu parasti saki, ka mēs nemēģinam tagad no dzīves ierastās tā kā 100% kaut kur iekāpt un mēģināt ienēsāt pilnīgi jaunas kurpes, jo tas ir baigi grūti. Mēs mēģinam tā kā to vienkāršāko ceļu, un tad pastāst to vienkāršāko ceļu. Tā kā, zini kā, veselīgais arī, kad es redzu pēc savas ilgās 3 stundu konsultācijas klīnikā, kad es redzu cilvēkus, kuri iet projām ar šitādu galvu, jo viņi saprot, kad ir Dievs tik daudz ir informācijas, ja man gribās visu viņiem izskaidrot, parādīt kopsakarības, iedot motivāciju, pamatojumu, parādīt virzienu, un tad, lai viņi var sākt soļot to pirmo soli liekot, es viņiem arī saku vienmēr, ka tas veselīgais dzīvesveids nesākās tā, babam, atverās šlagbaums, ir salūts, un tagad rītā man ir veselīgais dzīvesveids, jauna dzīve, un viss būs perfekti un pareizi. Tā nevienam nenotiek. Nevienam. Tas veselīgais dzīvesveids un tās izmaiņas tajā šķīvī sākās ar pirmo soli. Pirmkārt ar sapratni, ka uzturs ietekmē to, kāda man ir veselība, ka uzturs var piedalīties slimību izraisīšanā, radīšanā ilgtermiņā. Un tās lielās izmaiņas ilgtermiņā, viņas sākās ar pirmo mazo solīti, kad es pat iepērkos lielveikalā, un lielākā daļa mēs iepērkamies lielveikalā, un ne visiem ir iespēja bio-eko piegādāt pie mājas vai pašam izaudzēt. Tas nenozīmē, ka tad es neko nedaru, jo es tāpat to nevaru atļauties, un tas ir kaut kam tur citiem, ja? Es arī iepērkoties lielveikalā. Varu izvēlēties margarīna vietā sviestu ielikt groziņā, cepamās eļļas vietā ielikt labāko, ko es varu atļauties olīveļu. Es varu nepaņemt cīsiņus, es varu paņemt gaļas gabaliņu. Pat ja viņš nebūs bioloģiski audzēts, varbūt tur būs hormoni, varbūt tur būs antibiotikas klāt. Tas kopumā būs mazāks piedevu saraksts, nekā, kad es pirkšu, piemēram, pelmeņus, kur būs pārstrādāta produkcija, nenormāli daudz papildus visādas pārtiks piedevas klāt, un ja es varu gaļu redzēt, es pazīstu, ka tā ir gaļa, es varu pagaidām pievērt acis, ka viņa nav perfekta, un labdabīgi viņu nosvētīt un teikt, tā dos labāko manam ķermenim. Ja? Es varu lielveikalā mierīgi iepirkties un dzīvot pēc GAPS. Un ja man ir nedaudz vairāk naudiņas, es varu pirkt eko brokoli vai I love eko sēriju, vai kleitiņā arī iepirkties. Jā, es zinu, kur tāds viens piemērs, nezinu, varbūt citiem veikaliem arī kaut kāds savi tie zemnieku stūrīši ir. Vai pie veikaliem, piemēram, neredz zemnieku tirgo savas desus un aknu pastēcis, jā. Tirdziņi mums ir. Tur zemnieki pārdod bez uzcenojuma šos visus, jā. Es nopērku aknu pastēti par 2 eiro. 2 kastītes nedēļā es noēdu, man ar to pietiek. Un tas nemaksā nenormālu naudu. Tā kā ir runa par to, ka ir jākustās pašam un var atrast iespējas. Un uzturam nav jābūt uzreiz ideālam un nav jābūt perfektam. Bet, ja es aiziešu uz to pašu lielveikalu un paņemšu šoreiz ierastā cukurotā jogurta vietā vai to muslī pārslu vietā,
es paņemšu pirmkārt jogurtu ar bez piedevām, un paņemšu riekstiņus, un odziņas, un medus ir mājās, un varbūt ziedputekšņi, un sēkliņas, un es varu mājās viņu uztaisīt garšīgāk, ja man negaršo tas skābums tik daudz. Un pamanīt pašam, ka skaties, reku, man ir konkrēts solis, konkrēta izmaiņa, un ritīgi par to priecāties, kā es saku, slavēt sevi no biksēm ārā, ka es jau pamanīju, es apstājos, es padomāju, un to muslī pāri neieliku, pārslu paku neieliku groziņā, un ieliku varbūt lieku olu kastīti, ja? Un tās izmaiņas sākās, un ķermenis vienmēr pamanīs, ko es viņam iedodu, ko es viņam neiedodu. Un tīrīšana var būt bezgalīga. Man bieži jautā cilvēki, un griķi veselīgie arī nevar, un kartupeļi arī nevar ak šausmas. Un vakar man meita raksta WhatsAppā, Mamu, es lasu grāmatā, ka gaps šokolādi, nedrīkst šokolādi. Kāpēc mēs cepām gaps kūku ar šokolādi klāt? Un viņai ir taisnība. Un tad es meitai atbildu, jā, mēs grēkojām. Mēs katrs paņēmām iespējami rūgtāko šokolādīti, kādu mēs jau varējām atrast vai gribēt. Un uzcepām ar to rūgtāko šokolādīto kūku. Jā, mēs grēkojām, bet mēs to bijām nopelnījuši. Mēs mēnesi izturējām uz 100% gaps ievērojot. Ja? Tā kā es esmu par to, ka var pakāpeniski iet, var ar vienu solīti iet. Un tagad, kad būs pagājis pirmo solīt vienā dienā, otro solīt otrā dienā, skābu kāpostu, viņi atcerēsies piedzert pie maltītēm, skābu kāpostu, viņi parādīsies biežāk uzturā, vai pats ieskāvēs, vai pati. Buljoniņš uzvārīsies, un ķermenis baudā, šūnas vienkārši spiegdamas baudā, ņems visu to iekšā, jo ķermenim būs no kā dziedināties. Gan tam mikrobiomam laboties, gan tām zarnu kļotāru šūniņām dziedināties. Un ķermenis teiks paldies, un pirmo solīti izdarot, mums ir vieglāk izdarīt nākošo. Tiem vecākiem, kas dzīvo ar bērniem, kuriem ir izvēlīgie ēdāji, kuriem ir šīs uzmanības deficīts, hiperaktivitāte, kur ir tik ļoti grūtas tās situācijas, viņam liekas neiespējams šis viss ir. Viņi domā tāpēc, ka viņi vēl nav spēruši pirmo soli. Īstenībā ar pirmo teikaroti skābētu kāpostu sulas sāk mainīties mikrobioms, un rītā būs jau vieglāk ielikt nākošo kaut ko klāt. Ja? Tātad, kamēr mēs neesam to ceļu iesākuši spērot pirmo soli, tikmēr mums liekas, ka tas mums nav iespējams. Bet pirmais solis mums palīdzēs spērt otro soli. Ja? Tāpat kā uz to Romu mēs gribam aiziet, mēs nostājamies Romas virzienā. Kā kādreiz ugunskolā mūs mācīja, ja es nevaru spērt pirmo soli, es noguļos. Es noguļos Romas virzienā vai sapņa virzienā. Es noguļos gaps virzienā. Un katrs produktiņš, katra mazā izmaiņa, pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc pusgada, atpakaļ pagriežoties, tas būs mega jau gabals noiets, un noteikti ķermenis pamanīs. Un, jo es sirsnīgāk to solīšu lieku viena blakus otram, pamazām cilvēkam būtu jāsajūt tā vilkme, ka ķermenis priecājās, gremošana paliek labāka, vēders pūšās mazāk, miegs uzlabojās, enerģijas vairāk, atraugas sāk retākas būt, varbūt galva neģings tik bieži. Un tad, kad cilvēks pamanīs to, pēc tas reāli strādā, viņam būs motivācija turpināt. Ja? Tā kā dabūt sevi, spērt pirmo soli ir tas grūtākais, un tas ir tas, ko es daru cilvēkiem konsultācijās, skaidrojot, cik tas ir nozīmīgi, būtiski, kā tas fizioloģiski, ko kārto šis uzturs organismā, un tā kā viņi notic, varbūt sākumā pat notic man, un sāk tās izmaiņas, es zinu, ka pēc tam tas viņus pats vilks uz priekšu, ja? To es esmu redzējis grupās atkal un atkal, un es esmu 10 gadu šajā jomā laukā darbojos, un es zinu, ka tas strādā, ja? Tā kā pirmo soli tikai piekrist, ja, tam, un es, protams, arī neēdu, tā kā absolūti tīri, ja, un man gadās saunsoļi, un tādi mīlas romāni ar maizīti, ja, un vēl visu kaut ko. Bet principā ir tā, ka tajā brīdī, tad, kad es apēdu to, ko man nevajag, es šobrīd ļoti labi sajūtu, ka es apēdu to, ko man nevajag. Kaut gan man garšo, tas nemaina to, ka man garšo, un es to savu baudu izjūtu,
Tā kā vēders man saka, nu, klausies, Inga, varētu, ka man arī šo nesūtīt, jā, tā kā tavas mīlas romānus patur kaut kur citur. Bet tas jau nemaina to lietas būtību. Man te Lolita jautāja, kas slikts ar griķos? Ciete. Tas, ko GAPS ņem ārā no ēdienkartes, ir 3 saliktie ogļhidrāti - cukurs, laktoze, ciete. Un ciete ir visos graudos, arī bezglutēna graudos. Tātad arī rīsos, arī griķos, arī prosā, arī kvinojā, arī amarantā, arī kukurūzā un kartupeļos, kas nav graudi, bet kas ir latviešu dvēselē, nu, ļoti traki, ja, kad nedrīkstēs ēst kartupeļus. Bet sākt vienmēr to tīrīšanu no smagā gala. Smagais gals ir cukurs un baltie milti un kvieši. Un to mēs zinām, un es neesmu pirmā pēdējā, kas to saka, ja. Un tā pamazām ejam varbūt uz miežiem, uz rudziem, uz auzām, tad mācamies veselīgu auza putru aizvietot ar oliņām un ceptu gaļiņu un zivtiņu un biespienu un avokado un salātiem un dārziņiem un buļjonu, visu, ko tik vēl ne, brokastīs, jā. Jā, un tad ejam jau līdz griķiem, rīsiem, attiecīgi makaroni un viss, kas no tā. Tā kā tas ir process, tā ēdienkartes tīrīšana ir process. Ir cilvēki, varbūt ir ļoti mazs procents cilvēku, jeb ģimeņu, kurās ir nu, tā kā ļoti smagas situācijas. Piemēram, ar bērnu, kurš ir vardarbīgs, vai nu, kas ir autiskā spektra traucējumi, kurš varbūt ir neverbāls, agresīvs un nespēja komunicēt ar viņu. Jo vecāki grib ātrāk rezultātu, ja viņi ies uzreiz uz visu banku, piemēram, sākot no rītdienas, viņi ēdīs pēc GAPS, nu tā viņi gribētu sakārtot, ja. Ir tas iespējams arī, bet tur būs jābūt lielākai motivācijai, visas ģimenes kopīgai vēlmei mainīt šo ēdienkarti. Un tad ja ģimene tā gatava, es aicinu izmantot šo KonMari principu, ja, kas nozīmē skapīšu kārtošanu pēc KonMari principa, kas nozīmē ko? Izņem ārā no skapīšiem leduskapja visu, kas ir ēdams, saliec uz galda, bet atpakaļ liec tikai to, kas rada prieku, kas ir KonMari, nu tā atslēga, kā tas strādā, jeb mūsu gadījumā to, kas rada veselību. Un tātad liec atpakaļ GAPS produktus atļautos, un tos, kas paliek uz galda, aiznes vai nu kaimiņam, lai viņam laba veselība, vai ziedo, vai noliec bomzītim arī, lai viņam laba veselība. Un var darīt tā, iet uz visu banku, un tiem cilvēkiem rezultāti būs ātrāki. Bet vairumam no mums tas ir pakāpenisks process. Un tas ir ok, un svarīgi pamanīt, un tajā iet ar labvēlību pret sevi. Tam nav jābūt stresam, tas nav sots, tā ir tava iespēja pašam savām rociņām dziedināt savu ķermeni, un viņš zina, kā to darīt. Ja? Vienmēr atgādinu, ka ķermenis pats zina, kā to darīt. Mums tikai ir kašīgi jāpēta. Jā, par šo es vienmēr saku, ka tā mana lielākā bauda tajā GAPS ir tas, ka man vispār nesam tāds cilvēks, kuram ir tās, nezinu, tā kā bērnības atmiņas vai bērnības nospiedumi, viskaut kas. Man viņi ir tādi, es redzu ainavu tur, kur es bērnībā dzīvoju, un man ir tāds iziet siltums, tās māju sajūtas cauri. Ja? Un tad savukārt GAPS uzturs, kad tu vairāk un vairāk atļaujies ēst to trakno ēdienu, pirmkārt tu 10 reizes ātrāk gūsti sātu, un tad man liekas, ka es pie tā sava mierīguma esmu vēl mierīgāka. Tāda vispār. Bet tā garša, ja, man tas ir tāds, nu bāc, man taču vecā mamma ar opi tieši tā gatavoja, ja. Tur laukos dzīvoja, un tas man viss nāk, man reāli nāk apakaļ tā sajūta, ja. Un tas man ir tāds, es tagad runāju, man zosene, ja. Man ir tā sajūta, jā, ka tas ir tā kā bāc bērnībā, un tur ir viss bija super, es dzīvoju laukos, mums bija savas vistas, jēri, govis, nu viss. Pilnīgi, jā, un tad tu ēdi tieši to, kas tajā laikā ir un kā ienākās, un tajā nokaut cūku, tev ir tas, tur ir asins desets, jā, aknas. Tur viss ir, jaunais piens, ļoti atnesās. Tā kā tur viss, kas ir, un tas ir tāds baigi, nu, tu saproti, ka nekas mega jauns, jā. Mēs atgriežamies pie savām saknēm, un, manuprāt, tas ir tas superīgais, ja, ka tu, principā, tu jau tur vienreiz biji īstenībā, tā tu visu jau sen zini. Tā, Ingu, tas ir vārds vietā, ka mūsu ķermenis īstenībā
atcerās, ja pareizāk sakot, viņš zina, bet viņš bija pa ceļam aizmirsis. Jo ienāca šīs, patiesības, šķietamās patiesības, kas tika pasludināts par vienīgām pareizajām, kad olas drīkstēs 2 tikai nedēļā, jo tur taču ir sliktais holesterīns un cits līdzīgas muļķības pareizi, un mums tika iestāstīts, un mēs noticējām, jo mums pat rādīja varbūt pētījumus vai pierādījumus, un ka cilvēkam 40 gadus pilina viena patiesība, un viņš izauguši paudzes pa šo laiku pareizi. Un mēs atgriežamies pie šī senā uztura, par šī dabiskā, vienkāršā mājās gatavotā uztura, tad ķermenis, kā es saku, dzied, ir priekā, ir sajūsmā, spiedz tās šūnas, viņas beidzot tiek pabarotas, un ķermenis atcerās, ķermenim ir atmiņa. Un arī par to visu gaismas informāciju un sauli un iešanu basām kājām. Kā es saku, krūtākie veselības speciālisti tagad stāsta dabisku uzturu, sauli, jūra, meditācija, vingrošana, kas patiesībā viss ir dabiskas lietas, pareizi. Apmetot līkumu, izejot cauri pārtiks industrijas uzplaukumam, farmācijas industrijas uzplaukumam, uztura bagātinātā industrijas tagad bumam, kas šobrīd ir aktuāls, ja? Mēs īstenībā atgriežamies atpakaļ pie vecajām patiesībām, vecajām, gan ēdiena, gan atpakaļ pie dabas īstenībā, kur ir visas atbildes. Un jā, tā tauku tēma, un kā es saku, mēs ķermeni varam pabarot, piesātināt, tas dod sazemējumu, tas dod sazemējumu, sātīgs treknis ēdiens. Un ja īpaši šis ir nepieciešams cilvēkiem ar mentālās veselības problēmām, tam hiperaktivitāte, autisms, panika, vegetatīvā distonija, trauksme, visas šīs jauniešu arī dzimuma identitātes grūtības. Bērns, pabarojiet tos bērnus ar sātīgu ēdienu 1 mēnesi, 1 gadu, 3 gadus, 5 gadus, un jums nevajadzēs depresiju ārstēt, hiperaktivitāti viņam ārstēt vai veikt dzimuma maiņas operācijas. Ja? Tā kā mēs ķermenis ir izsalcis gadiem pēc šī sātīgā, treknā, dabiskā uztura ēdiena, un tik ļoti tas ir vienkārši atpakaļ to sev ļaut, atpakaļ atcerēties un atpakaļ ieviest ikdienā. Un Latvijā mums tiešām ir resursi, mēs nedrīkstam divu mežā dzīt, kā es saku, ja skatoties, kā ir Amerikā vai citur. Tāpēc atliek tikai, paskatīties, nezinu, kā tas notiek daudziem, vai atrast pareizo grāmatu, vai pareizo Instagram sarunu vai kā citādi, bet diemžēl cilvēki pie šī nonāk, izejot cauri daudzām citām pieredzēm, meklējot atbildes tur ārā citur. Kā vakar man meitene bija 32 gadu ar kairinātu zārnu sindromu, ar visu gramošanas traku, kas nestrādā, un viņa cilvēks gribot sev labu un saprast, kas viņai par vainu, viņa pie ģimenes ārsta, pie gastroenterologa, uz izmeklējumiem, uz kolonoskopijām, gastroskopijām, pie dēles lieku, un tad jau meklēja homeopātiju un osteopātiju, meklēja visur tur ārā. Tā vietā, lai nomierinātos un apsēstos un paskatītos uz sevi centrā, kad katra cilvēka iespējās ir sev palīdzēt. Un uzturs būs viens no punktiem, ja? Un tā kā beigt dot to atbildību, ka kāds ārpusē mani varēs salabot. Un vakar es aizvakar runāju ar žurnālisti par augu pieniem un par laktozes nepanesību, viņi gatavo rakstu, un viņi saka, jā, un ja laktozes nepanesība, tad cilvēkam gan jāiet pie ārsta, lai viņš izārstē viņu. Es domāju, kā tad tas ārsts var izārstēt laktozes nepanesību? Interesanti, iedot enzīmu, laktāzi, to var, bet tas jau neatrisinās problēmas. Nē, laktozes nepanesību cilvēks var izārstēt sev pats. Lielākoties, sakārtojot zārnekļu otādu. Tā kā mums ir tā iestāstīts, ka cilvēks nedrīkst sev nepieskarties, ne sev palīdzēt, bet ārsts par mums atbild, ja? Un tā kā atpakaļ pie sevis, to centra beidzes spēku mainām uz centra tieces spēku. Mēs paši esam atbildīgi par savu veselību, par savu bērnu veselību, un paši varam palīdzēt, un paši pieņemt lēmumu, kas mums der vislabāk, un paši nes par to atbildību. Ja? Nav ārā, tu neviens glābējs. Mēs katrs varam sevi izglābt. Un tikai. Un ķermenis. Šis ir tāds, redz, nav jau baigi viegli iekšēji pretoties tam, ka ārsts, uztura speciālists mums ir diezgan daudz, kur aizstāv teoriju cita veida, ja? Šo pamata uztura piramīdu.
Un ja viņš tev saka, un viņš vienmēr būs pārliecinošāks tajā savā zināšanā, jo viņš taču ir dakters, ne jau tu, jā, vai es. Nu, tu esi dakters, bet es nē, vai tas cits cilvēks vairumā gadījumā viņš nav dakters. Un ir baigi grūti, tā kā, nu teikt, nu nē, come on, nu ko tu man stāsti, ja? Tā kā tas ir tāds, bet šis ir labs, ko tu saki, ka atbildība par fināla rezultātu vienmēr ir mums katram pašam sev, jo neviens dakters neatbild, ja? Nu, tā kā, tas vispār nav variants, ja? Neviens otrs neatbild par tevi un arī uzturi jautājumā. Tā kā šis... Nā, mīļā Silvija, mēs esam runājuši jau krietni pāri stundai, bet es ļoti ceru, ka Instagrama Dievs būs žēlīgs un es varēšu saglabāt šo sarunu. Es tev teikšu šoreiz milzīgu paldies un man liekas, ka būs tev jānāk vēl kādreiz, jo mums ir... Tāpēc es tev neļauju vispār runāt šodien, Ingu. Es gribētu, lai tu padalies ar savu stāstu arī. Bet mums jātaisa vēl viena saruna. Mums būs jātaisa. Es tev aicināšu un tu tad stāstīsi. Mēs varam arī tā, jā, tā kā noteikti, ka ir vēl, man arī vēl palika jautājumi, kas tur ir uzrakstīti, bet es ļoti gribētu, lai es varu saglabāt šo sarunu un lai viņa paliek. Un Baiba saka mums paldies, un paldies visiem, kas klausījās un kas bija, tā kā joprojām, ja ir kādi jautājumi, tad var rakstīt man, var rakstīt patiešo Silvijas speciālists, ja šajos jautājumos es tikai tāds pastarpinātais afišas stāps, ja? Tā kā es varu aicināt... Ļoti skaisti un iedvesmojoši afišas stāps tu esi. Nu, protams, man patīk būt skaisti. Tas zin kā estētika ir mans lauciņš, jā, attiecīgi. Tā kā vēl var nopirkt, uzreiz parādīšu. Abas divas Silvija ir iztulkojusi un palaidusi latviešu valodā izlasāmas divas grāmatas, kur ir par uzturu un par visu, ko un kā darīt. Ja? Var iet cauri, lasīt pats, negrib to darīt, var iet kursos droši vien, ja? Būs kaut kad. Par GAPS ir bezmaksas informācija, kurā tur blogā joprojām, jā. Pieejama, kā principi tur ir izskaidrot produktu saraksti, pirmajā tulkojumā tur arī pieejami, tā kā, jā, tas arī pietiekami, lai darītu. Tā kā tā, labi, mīļā, paldies tev liels. Paldies. Paldies, ļoti spētīgi un noderīgi. Paldies klausītājiem par sirsniņām, tie, kas klausījās klātienē, kas skatīsies ierakstā. Tad, Inga, mēs apsolām mums arī vēl kādu sarunu vēlāk, vai ne? Kad es apsolos vairāk klusēt un dot iespēju tev padalīties ar tavu stāstu citā mūsu ierakstā, citā mūsu sarunā, labi? Labi, sarunāšu. Labi, pagaidām. Paldies. Ātā. Ātā.